teiksim, komandas nav efektīvi sataisīts. Līdz ar to ļoti grūti tos metrikas un rādītājus uzlikt, jo ļoti liels tāds haoss, kurš ko dara. Jo visi dara visu, un tad beigās tur neviens nedara neko. Un šeit ir tas, ka tev ir absolūti jāvada tie cilvēki. Tev ir, toreiz mēs bijām tikko sasnieguši 100 cilvēku lielu nodaļu, un tad bija diezgan izaicinoši. Godīgi, es negribēju ņemt. Jo man bija bail, jo es nezināju, ko darīt. Value stream mapping ļoti būtisks, jo tas ir varbūt pirmo reizi, kad cilvēki saka, tieši pakalpojumu sfērā redzēt, kā viņa darbs plūst. Jo, ja mēs iedomājamies ikdienu, tu aiziet pie datora, tu klik, dari, aiziet, tur paspied. Tu neredzi to plūsmu. Pieņemsim, ja es tev pajautātu, cik ilgu laiku tev aizņem, pieņem darbā jaunu darbinieku, nezinu. Un precistība ir normāla, precistība ir visu. Jo es arī neuzskatu precistību par kaut ko sliktu. Es vairāk uzskatītu, ja man nebūtu precistība, kaut kas nav ok. Esiet sveicināti podkāstā Strādā gudri, nevis smagi. Šajos raidījumos mēs runājam par to, kā paveikt vairāk, tērējot mazāk resursus. Mani sauc Ilze Čerevko, un šis raidījums ir tapis sadarbībā ar Biznesa efektivitātes asociāciju, kārtējais raidījums ciklā par lean līderību. Un šodien mums ciemos ir Timurs Junusovs no uzņēmuma Tieto Every. Bet Timurs arī darbojās kā Biznesa efektivitātes asociācijā kā eksperts, un tādēļ arī šodien Timurs ir pie mums ciemos, lai pastāstītu, kā viņš kā iekšējais lean līderis savā uzņēmumā veic kaut kādus uzlabojumus, ko nozīmē viņa amats uzņēmumā, ko tas sevi ietver. Un Timuram vispār ir ļoti interesanta karjera. Tu esi sācis uzņēmumā kā sistēmu administrators, un esi nonācis līdz nepārtraukt uzlabojumu vadītājiem. Sveiks, Timur, un kā pastāsti īstenībā? Sākumā pastāsti, kas vispār ir uzņēmums Tieto Every. Es to uzņēmumu nosaukumu esmu dzirdējusi, bet līdz šim brīdim nesaprotu, ar ko nodarbojas šis uzņēmums. Jā, attiecīgi Tieto Every viņš ir, bet es nepārstāvu Tieto Every, es pārstāvu Tieto Every Tech Service, jo Tieto Every ir atdalījies uz 6 uzņēmumiem atsevišķiem, kurš katrs nodarbojas ar kaut ko savu. Un tad Tech Services ir daļa no bijušā lielā uzņēmuma. Un tad mēs strādājam Latvijā, mēs esam aptuveni 100 cilvēki, un mēs darbojamies tieši par IT atbalstu, IT administrēšanu. Bet tādā pašā laikā mēs esam shared service centers, tad mums ir outsourcota funkcija, ārpakalpojums, kuru mēs piegādājam. Un mēs esam daļa no lielāka user support nodaļas, kas ir 6 valstīs, 11 lokācijās. Bet jūs supportējat citus Tieto Every uzņēmumus, vai jūs supportējat Tieto Every klientu? Jā, tad gan. Mēs supportējam gan iekšēji, mums ir iekšējais supports, un mums ir arī, mēs koncentrējamies uz Skandināvu tirgu. Tad Zviedrija, Somija, Norvēģija. Tie ir tie tirgus, kuriem mēs... Un kas ir tas atbalsts, ko jūs sniedzat klientiem? Kādos jautājumos? Jā, tas ir... Tad mums zvana klienti, ja? Tad mums zvana, mēs esam noslēguši līgumus, mums ir līguma ar dažādām gan pašvaldībām, ja? Tad pašvaldības, mums ir veselības aprūpe, mums ir ļoti daudz tāds plašs klientu spektrs, kuram tad mēs piegādājam kāds noteikts IT produktus. Un tad mēs atbalstam viņus, ja kaut kas noiet greizi, vai kaut kas nestrādā, vai kaut ko jāievieš. Tas ir tie, kas salabo fonā, ja visu, kas nestrādā. Jā, ok. Klau, bet sāki kā sistēma administrators. Jā. Tu biji cilvēks, kas darīja ko? Saslēdza datorus un parādīja, ka jāieslēdz podziņa, lai dators strādātu. Vispār jau stāsts par to, kā es tur iekļuvu, jau pats par sevi ir interesants, jo pirms tam es biju dejotājs. Dejotājs? Jā.
Es dejoju. Es vispār, man office likās kaut kas ārprātīgs, un es biju ļoti tāds brīvs putns. Un tu nokļuvi IT sfērā? Kā? Es nokļuvu tā, ka es biju salauzis degunu un nevarēju kādu brīdi dejot. Es esmu pabeidzis Ziemeļvalsts ģimnāzijā, attiecīgi es esmu mācījies norvēģu valodu. Kā es jau teicu, mēs esam skandināvi, tas nozīmē, ka mūsu tas supports notiek skandināvu valodā. Jā? Visi tie 100 cilvēki, kas mums ir, viņi lielākā daļa runā skandināvu valodā. Un tā kā es biju jau mācījies to norvēģu valodu, attiecīgi visi mani klases biedri ļoti daudz bija jau sākuši tur strādāt, un tad uzaicināja man arī, jo man bija tas basic līmenis. Es padomāju, kāpēc ne? Pamēģināšu. Sāku strādāt access managementā, kas ir pieeja došana, balstoties uz kaut kādām security principiem un tam līdzīgi. Tad administrē lietotājs no tās puses. Tālāk tad man likās, ka ļoti forši. Tad mēs bijām maziņš uzņēmums un bijām zem 50 cilvēkiem, ja es nešaubos. Un tad sākam attīstīties, un tad ienāca jauna loma. Tad vispār mums uzņēma jauna loma, kas bija produkcijas vadītājs, kuram vajadzētu atbildēt par SLA, ka visi eskalācijas, incidenti tur un vispārējais. Tad attiecīgi nodrošina, ka mums viss strādā. Ka darbinieki ir atnākuši uz mājām, ka lietas tiek ņemtas, ka viss tiek strādāts un tam līdzīgi. Tad es tur pastrādāju uz gadu. Tad tā amatā, man liekas, es pusgadu nostrādāju, un man piedāvāja citu amatu. Tad man vadītāja to brīdī pateica, ka tev ir noteikti tāds mindsets un skillsets, kuru mēs varētu izmantot tālāk. Un piedāvāja strādāt par IT problēmu analītici, kas principā man bija jārokas cauri incidentiem un jāmēģina saprast tas rūtkos un kuras sistēmas krešo vairāk. Un tad es to padomu. Tev bija jāsadabū cēlonis, lai atrisinātu tās problēmas. Jā, un tad man bija jāiet cauri tūkstošiem tiem incidentiem, tad es viņus skatījos un meklēju, kuras sistēmas, piemēram, toreiz Skype vēl bija, tad Skype krešoja, un tad šim klientam, pieņemsim, X ir visvairāk incidenti tieši saistīti ar Skype, kuri veido tur 80% no viņa, to, ko viņi iesūta. Un tad es to padavu tālāk uz problēmu managementu, un tad problēmu managements jau tikās ar klientu, runāja par, ko viņi var uzlabot. Pastrādāju tur kādu brītiņu, un tad man teica, lai es eju uz iekšējiem projektiem, tā kā uz Latviju vairāk strādāt. Tieši uzlabot iekšējo to, kā mēs strādājam, to IT atbalstu. Un tad man deva kaut kādus projektus, un es ar viņiem darbojos līdz, un tad man bija jauns amats, tas procesa analītiķis, tad es meklēju, kas tad tur, kur strādā, kas nestrādā, un tad man deva visādus projektus, tādus nelielus uzlabojumus, tur pieņemsim ieviest KPI sistēmu, ieviest reportinga sistēmu, lai vispār zinātu, kas sāk, ko mēs darām, kur mēs ejam, kāds mums ir status un tā. Līdz beigās mēs nonācam līdz vienam tādam brīdim, kad man iedeva pirmo pārmaiņas projektu, tā kā transformācija. Kad mēs sākām ieviest tos KPI, mēs sapratām, ka mūsu, teiksim, komandas nav efektīvi sataisīts. Līdz ar to ļoti grūti tos metrikas un rādītājus uzlikt, jo ļoti liels tāds haos, kurš ko dara. Jo visi dara visu, un tad beigās tur neviens nedara neko. Un atbildība ir kaut kur pazudusi. Un līdz ar to es ierosināju, ka mums vajadzētu izveidot efektīvākas komandas. Tas bija tikai mans ierosinājums, es negribēju to darīt, jo man nav bijusi pieredze. Bet tā jau saka, ka iniciatīva ir sodāma, un ja tu pats ierosini, tad tu pats arī to izpildi, vai ne? Jā, un tad man iedeva šo pirmo lielo reorganizāciju, izveidot, man iedeva absolūtu brīvību, kā es to izdarīšu. Vienkārši teica, izdara to.
Un tad, tas nozīmē, ka tu sāki vienkārši standartizēt un uzlabot šos servisa procesus, lai tie būtu atbilstoši pēc tam, viņiem varētu likt virsū KPI un jau mērīt, jo nevarēja mērīt, jo bija liels haoss. Okay, klausoties tavā stāstā, sanāk tā, ka patiesībā tas, kā tu nonāci pie šī līdera amata, īstenībā tas ir tāds līderis. Tu nāci ar iniciatīvu, tev pašam bija redzējums, bija tavas īpašības, tava personība, kāpēc tu nonāci šajā amatā? Protams, man bija interese, bet teiksim, pēc tā produkcijas vadītājs vēl peldēja, kurā virzienā es gribu iet. Vai es gribu iet tīri dziļi IT, vai es gribu vairāk par uzlabojumiem tieši. Tas bija es domāju, ka liela loma spēlē man toreizēja vadītāji, kas man iedrošināja ņemt viņus. Man tiešām uzticēs, jo es pats sev neticēju. Ļoti grūti, ka tev iedod kaut ko tādu, vai ne? Jo iepriekš es strādāju ļoti izolēti, es pats čupojos tunis procesos, strādā kaut ko tur uzlabo, piedāvāju sistēmu. Vispār nevajadzēja strādāt ar cilvēkiem īpaši. Un šeit ir tas, ka tev ir absolūti jāvada tie cilvēki. Tev ir, toreiz mēs bijām tikko sasnieguši 100 cilvēku lielu nodaļu, un tad bija diezgan izaicinoši. Godīgi, es negribēju ņemt. Es negribēju ņemt, jo man bija bail, jo es nezināju, ko darīt. Ja es pieņemsim procesa uzlabošanā jūtos tīri ērti, tur es vispār nejūtos ērti, tāpēc, ka es nezināju vienkārši, ko darīt. Vai tev tika piedāvāts kaut kādas apmācības, tu teici, ok, bet es neesmu strādājis ar cilvēkiem, es nezinu, kā vadīt komandas, kā tu uztrenēji to skilu? Man iedeva apmācības, man liekas, viņas saucās jauns līderis, Uldis Pauls viņas vadīja, kas ir pastāstīt tos basicus par vadību, par komandas saliedēšanu vispārēju. Bet man par to, man bija par īsu, jo man bija vairāk citi jautājumi. Tā kā es saprotu to dinamiku un vispārēju, bet man bija jautājums, labi, es saprotu, kā tur, teiksim, idejas līmeni, saprotu, kā vajadzētu vadīt komandu, kā vajadzētu viņu motivēt, kā arī risināt konfliktus un tam līdzīgi. Bet man ir jāveic pārmaiņa, un man nav absolūti nekādas saprašanas, kā to darīt. Ja, un tas ir bišķi citādi. Līdz ar to es sāku meklēt tos organizācijas pārmaiņas ietvars. Koters, un tie pārējie ļoti daudz tur ir. Un es sāku meklēt viņus. Un tad es sāku plānot, balstoties uz to, un ko es varu darīt ar to. Bet pirmais projekts man bija ļoti grūts, viņš bija ļoti izaicinošs. Un es īstenībā pārdegu. Tajā brīdī, ka man vajadzēja pēc tam pusgadu off paņemt. Ar ko tas pirmais projekts bija tik izaicinošs, ja tu vari pastāstīt? Tad man vajadzēja vadīt šo organizācijas pārmaiņas vadību, pārēt uz tā saucam servisu orientētām komandām, kur tad visi servisi ir skaidri salikti katrā no komandām. Un ko viņi dara, kā viņas mērīt un vispārējais. Man pietrūka varbūt mentors vai kaut kas cits, lai es varētu, kas man varētu pateikt, zin tavs plāns, viņu vajag uzlabot. Šis nav reāli vai kaut kā tam līdzīgi. Bet, es saplānoju un it kā tam vajadzētu aizņemt gadu. Ja, tātad gadu, lai īstenot to. Kas būtu ok, bet man pēc tam tur nāca dažādas biznesa spiedienu un tam līdzīgi man pateica, tev ir 3 mēneši. Ok. Un ko tu darītu savādāk, lai tu nebūtu off uz to pusgadu, lai tev nebūtu jāiet atpūsties pēc tā, lai neizdegtu? Tas time management, prioritāts, absolūti. Tas ir tas, ko es iemācījos. Tā bija tāda varbūt brutāla mācība, bet time management un prioritāts noteikti. Un arī tas mindsets, ka ja tu tiešām strādā un izdara to
labāko, ka tu vienkārši izdari tādīs 8 vai cik stundās. Tieši tā, cik, un tu to ar atdevi izdarīs, viss, to pietiek. Nevajag sevi šaustīt. Jo arī nāk apziņa, ir tik lieli projekti, ir tik lielas organizācijas, ka nekad nebūs done. Ja? Tas nav, tu nevari vienkārši paņemt un viss. Tāpēc mēs arī runājam par nepārtrauktu uzlabojumu, vai ne? Jā, bet tev kā nepārtrauktu uzlabojumu vadītājiem, labi, tev ir šī supporta komanda, kurai tu palīdzi standartizēt šos procesus, bet vai tev pašam kā nepārtrauktu uzlabojumu vadītājiem ir arī komanda, kuri kopā ar tevi šos uzlabojumus veic? Vai tu esi viens cilvēks, kas to dara? Es esmu viens cilvēks. Man ir komandas, kuras es savāc un izjaucu. Tā kā uz kaut kādu projektu savāc komandu un pēc tam jauc ārā. Okay. Un lielākoties tie nav cilvēki, kuri pazīst lean vai procesu uzlabojumus. Viņi pazīst to savējo virtuvi, un tāpēc viņi man vajadzīgi, lai man nav jāiet tur ļoti ilgi jāanalizē, kā tas notiek. Man viņi ir, un tad es ar viņiem strādāju kopā. Un kā tu nokļuvi līdz lean ekspertam, kurā brīdī tev nāca apziņa, ka tev ir jāsāk izmantot vairāk lean metodas? Kad tu nokļuvi vispār līdz leanam savā karjerā? Kad es nokļuvu līdz leanam? Es vēl biju access managementā. Tas bija tad, kad es nokļuvu līdz leanam. Es jau godīgi nevaru. Tev uzņēmumā iekšienē kāds pateica, ka hei, vai tu pats to atradi? Es pats atradu. Es neatceros, kā tas īsti notika, bet es domāju, ka viss sākās ar ITIL. Tas bija pirmais, kad tu iepazīsties ar tiem lieliem frameworkiem, kā vispār var likt procesus. Un tur bija tas 7 soļu improvements, un es domāju, wow, tas forši. Jāpaskatās vēl kaut kas. Un tad bija tas lean, un es paņēmu, pirmais, ko es mācījos, bija Lean Six Sigma. Tā kā, jo man vairāk interesē dati, analīzes, un tas ir tieši par ko tas Six Sigma runā. Un tad es domāju, wow, forši, jāpamēģina. Un tad es paprasīju, lai man apmaksā šo certifikāciju uzņēmums toreiz. Un viņi teica, jā, labi, bet tev būs jāuztais projekts. Tā kā mēs tev apmaksāsim, bet pretī mēs gribam, lai tu uzlabo savu komandas sniegumu. Es teicu, ok. Un tā bija pirmā reize, kur es izstrādāju kaut kādas rekomendācijas, balsoties uz tiem visiem soļiem un visu pārējiem. Man liekas, ka tas ir diezgan forši. Tā kā es kaut kā tā nonācu pie tā. Klau, jā, tu strādā pakalpojumu sfērā, un ar līnu izmanto un līnu metodas izmanto pakalpojumu sfērā. Un tad, kad mums Biznesa efektivitātes asociācijā ir šis ievadkurss, tad sanāk dažādu nozaru cilvēki, un arvien biežāk uzplaisnītā doma, ka mums vajadzētu atsevišķu ievadkursu ražošanas līnam un atsevišķu pakalpojumu līnas. Tu vari pastāstīt, kas ir tik unikāls vai tik savādāks pakalpojumos, ka tam ir nepieciešams atsevišķas līna mācības? Tur ir tikai viena starpība, ka tu tos procesus fiziski neredzi. Tas arī viss. Viņi notiek virtuāli kaut kur. Ja, tā ir abstrakcija, bet tā ir vienīga atšķirība starp to. Bet metodas, piemēram, 5S esi lietojis savā ikdienā? Nē. Jā, jo, piemēram, ražošanā tur ir ļoti svarīgi marķēt šīs vietas, iekārtas un lielas platības, un viss pazūd un ir jāsameklē. Kas ir tās tie lean rīki, kurus tu kā lean eksperts esi savā pakalpojumu nozarē izmēģinājis, ieviesis? Jā, value stream mapping ļoti būtisks, jo tas ir varbūt pirmo reizi, kad cilvēki saka, tieši pakalpojumu sfērā redzēt, kā viņa darbs plūst. Jo, ja mēs iedomājamies ikdienu, tu aiziet pie datora, tu klik, dari. Aiziet, tur paspied. Tu neredzi to plūsmu, kā viņi iet, vai kaut kas, kur nestrādā, vai ne? Un tas ir tas pirmais, kad mēs sākam kartēt, tas ir, ok.
Un tu vari ieraudzīt iesaistītās puses, kuram tas aiziet, kurš kur zvana, kurš ko dara. Tāpēc parasti mēs sākam ar value stream mapping. Bet tu to dari tādā streamlainā, saliec tikai procesus, vai tu liki arī klāt laiku, cik kas ko dara? Jā, mēs ar visu laiku? Jā. Mēs esam... Problēma pakalpojumu sfērā ir tas, ka šie procesi netiek mērīti 90%. Pieņemsim, ja es tev pajautātu, cik ilgu laiku tev aizņem, nezinu, pieņem darbā jaunu darbinieku, nezinu. Un jūs to mērījāt? Kā sanāks, nezinu, tirgus tāds. Šobrīd nav. Jā, tad par to netiek, neviens nezina to. Un tas ietekmē arī to visu strateģisko plānošanu. Mēs runājam par to, ja mums ir jāpaņem, ja mums pieņemsim auga klients, mums ir jāpaņem cilvēki, cik ilgu laikā mēs to varēsim dabūt. Ja, tev kaut kas ir klientam jāatbild. Tu nevari pateikt, kā HR dabūs, tev dabūs, ko es varu pateikt. Un tad ir apakšā ļoti daudz procesu, kas ir, kā tu onboardē to cilvēku, kā tu viņu apmāci uz klientam, uz sistēmu. Cik ilgu laiku tas aizņem? Klau, bet kā tu sāki to darīt? Tu savāc to komandu, kas ir iesaistīta tajos procesos, un tad vienkārši viņi tev stāstīja, ko viņi dara, un tu liki tos procesus tā kā uz lapas, uz sienas, uz... Jā, viena no tām kļūdām, ko es pirmo reizi, kad man vajadzēja tur vienu procesu uzlabot lielāku, bija, ka es paprasīju, kā jūs to darāt, man atsūtīja rutīnas. Jā, un tas ir happy flow, tur viss ir perfekti. Tad tev ir jāiet, jāmsarot blakus pie viņa, un viņš tev rāda kā klikšķina, kā viņš to procesu dara. Būtiski tā ir Gamble Walk, tikai Gamble Sit. Jā. Tā ēnošana, kā metode, ka tu sēdi blakus un skaties, kā tas cilvēks darbojas. Un tu pieraksti soli, un tu skaties. Un arī time un laiku. Jā. Un kā bija ar cilvēkiem, viņi, teiksim tā, ja es eju cilvēku ēnot, tad viņš dara tā, kā būtu pareizi darīt, vai bija tā, ka tev netika rādīts tas perfektais process, un patiesībā notika savādāk nekā, kad tu sēdi blakus. Man liekas, tas ir viens no tādiem riskiem, ne? Tas ir tas, kā tu paprasti cilvēkam parādīt viņam. Ja tu atnāc ar sekundu menu vai ne timeru un papīru lapu, un tu... Varbūt cilvēks uzvedīsies pilnīgi citādi, ja? Bet ja tu viņam paprasti vienkārši apsties blakus, parādi man, kā tu to dari. Vienkārši parādi. Un viņš rāda tā, kā viņš to dara. Kā viņš ir automatiski iemācies to darīt. Tur kaut kur, un tad tu redzi, cik bieži viņš maina sistēmas, cik bieži viņš lēkā, vai ne, tas tā nodošana, tie handover klasiskā līnija izpratnē. Tas ir arī par cik daudz tu sistēmām lēkā. Cik daudz tu viņus ver vaļā. Vai tev viņš ir optimāls vai nav. Tas ir tas, kur ir visa. Un šeit tagad mēs gaidām uz otru kaut kādu atbalsta grupu, vai ne? Tad cik ilgi mēs gaidām? Dienu, 2, 3, vai ne? Tās gaidīšanas, nodošanas. Viņas viss ir, tā kā, ja mēs runājam par to klasisko līnu un pakalpojumu un to servisu, ir tas, ka viņi ir vairāk abstrakts un cilvēki varbūt viņas neuzsver kā procesu, bet kā vienkārši darbības, jo viņi neredz, nav tā kā, kur tur viss ir samarķēts, vai tur kaut kur plūst, mēs redzam, kā tur viss strādā, cilvēks stāv un tā. Tā viņš ir ļoti, ļoti abstrakts, ļoti virtuāls. Un tu, piemēram, tev ir jānosūta e-pasts, viņš tur saliek CC 5 cilvēkus, un tad tu viņam prasi, kāpēc tos cilvēkus ielikt, kāpēc tu viņus spamo? Tak brutālis, neprasa, bet jā. Vai tas ļoti daudz liekas darbības. Jā, un tu vienkārši pajautā, kāpēc. Ok, tā tava metode bija ēnošana, tu gāji ēnoji cilvēkus, tev bija droši vien milzīgs apjoms ar datiem un procesiem, ko tu pēc tam darīji ar to visu informācijas gūzmu? Pirmkārt, tu redzi to procesu, kā viņš strādā reālā dzīvē, vai ne? Un tad tu ņem tos procesu datus. Vai tev ir jāsāk vienkārši mērīt? Tev ir jāsāk taisīt tās sistēmas, kur mēs mēram kaut ko.
Un tas ir tas, kas pakalpojums sfērā ir diezgan sarežģīti, ir tas, ka nav mērījumu. Piemēram, tā saka, šis process nestrādā. Viņš ir neveiksmīgs, mums ir daudz kļūdas, mums klients sūdzās, viss. Okay. Un tad tu paskaties, kā viņš strādā, un tad tev ir jāsavāc dati. Un bieži vien viņi vienkārši nav. Vai viņi ir nestrukturēti, vai viņi vienkārši ir tik sliktā stāvoklī, ka tev piemēram, supporta atbalsta centrs. Tev viens no mērījumiem droši vien varētu būt, cik daudz vispār zvanu tiek saņemti, cik gara ir šī rinda, kas gaida, vai cik ir zvani, cik ir ēpasti, kaut kas tam līdzīgs. Ja, droši vien tie bija tavi mērījumi, ko tu mērīji. Pieņemsim klientu, kad mums, vai teiksim, aģentu vai darbinieku onboarding procesu. Jā, ņemsim onboarding procesu. Mēs paņemam onboarding procesu, jo principā mēs arī sistemātiski skatāmies. Mums kaut kas tur nobrūk pašā sākumā. Klients nevar tikt cauri liela rinda, vai ne? Un tad tu meklē tos rūtkos. Un tu saproti, tad tu ej soli atpakaļ. Kāpēc mums nav cilvēki, kā cilvēki ir pieteikami, kas notiek. Viņi vienkārši nav pieejami. Kāpēc? Ja viņi ir treiningos. Kāpēc viņi ir treiningos? Tāpēc, ka tur, un beigās tu aizvēl uz tom, ka tu vispār nesaproti onboardinga procesu. Cik viņš ilgi aizņem. Jā, tu sāc no turienes labot, lai šī plūsma, tā kā tu mēģini to plūsmu uztaisīt, lai tas flow, vai ne? Tad 5K metodu tu arī daudz izmantoja, lai tiktu līdz patiesajai. Fishbones un 5K. Šie būtu laikam, kurus tu visu laiku... Izējam to 5K. Man patika, kā tu teici, tātad ir gara rinda, es prasu, kāpēc. Un tu atbildi? Tāpēc, ka netiek cels, netiek apstrādāts tikets. Kāpēc netiek apstrādāts tikets? Tāpēc, ka mums nav pietiekami daudz cilvēku. Kāpēc jums nav pietiekami daudz cilvēki? Mums ir pietiekami daudz cilvēku, bet viņi nav pietiekami daudz tieši tur, kur vajag. Kāpēc viņi ir citur, nevis tur, kur viņiem jābūt? Tāpēc, ka viņi ir apmācībās. Jautājums, kāpēc viņi ir apmācībās, būtu jocīgs, bet jautājums, kāpēc viņi varbūt ir tik daudz apmācībās? Kāpēc viņi ir tik ilgi tur? Kāpēc viņi ir nepieejami, vai ne? Tāpēc, ka viņas ir apmācības. Kāpēc apmācības ilgs tik ilgi? Un tad varbūt risinājums ir sadalīt apmācības īsākos laika periodos, lai cilvēks nav tik ilgi izrauts, ja? Jā. Un tad tur parādās arī papildus dažādi faktori. Tad tur ir virkne ar faktoriem, kāpēc cilvēki, pieņemsim, nav pieejami, un tad tu skaties, tas, ka, pieņemsim, tu nezini, cik ilgi tev aizņem apmācīt viņu. Tad tev nav standartizēts, ko tu viņam mācīs. Tev nav, un tad katrs māca kaut kā citādāk. Ja? Vai tev tas mentors ir. Un tad vēl viena tāda problēma, kad mēs pieņemam darbinieks, izteikta praksi ir tas, ka mēs pieliekam viņu mentoru, buddy, sauc viņu kā grib. Un kas notiek, mums notiek tas, ka mēs esam izraujuši divus cilvēkus. Jo arī mentors ir darbinieks, kas strādā. Un tad tu sāc jautāt, kā mēs varam izmantot mazāk mentoru laiku, kā mēs varam fokusēt viņu uz pareiziem jautājumiem, lai nav tā kā tu sēdi, kamēr tu iemācīsies. Tu man pateiksi, ka tu varēsi to izdarīt, vai ne? Līdz ar to, un tas nav nekas tāds, tas tā ir normāla praksa servis. Jā. Vai, piemēram, mums īstenībā, man ne jau Latvija, mēs izstrādājam uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas, mums arī ir supports, mums arī ir konsultanti, un mēs daudzas lietas iefilmējām, kas viņiem ir jāzina. Jā. Jo patiesībā ir lietas, ko mēs stāstam visiem vienu un to pašu. Un mēs iefilmējām YouTube, un viņam mentors vienkārši YouTube kanālā iekšējā. Jā, tas ir arī, ko mēs darījām, jo mūsu, pieņemsim, tā prasība ir skandināvu valoda, līdz ar to tas nenozīmē, ka ir tehniski cilvēki. Lielākoties nav.
Jo viņi nāk tāpēc pie jums, ka viņiem ir valoda, un tad jūs tās tehniskās prasmes viņiem iemācīt. Jā, un šobrīd pagājušajā gadā tika veikts liels uzlabojums tieši no onboardinga, kur ir tā oficiālā daļa, tad ir tas general IT, kur mēs mācām to visu, un tad ir, kas ir standartizēts ar video, ar kviziem, ar visu, tad, un tad tev ir tas mentoru laiks ļoti, kas pienes vērtību. Tu iziet cauri video, tu iziet cauri apmācībām, tu uztaisi kvizu, tu kaut ko nesaproti, tad tu par to jautājumu pie mentora. Okay, cik ilgs laiks ir vajadzīgs, lai norvēģiski runājošu dejotāju izmācītu par IT profesionāli, tādu cilvēku, kas ir good enough, lai varētu jau strādāt IT jomā? Pietiekami labs zinošs. Pusgads? Diezgan ātri. Jā. Bet jums tie cilvēki ir gados jauni droši vien, kuri ar IT tehnoloģijām ir uz tu? Mums ir visādi. Jā, varbūt sākumā bija izteikti tā kā jaunieši, tad šobrīd nav. Un ko šie cilvēki iemācās šo skandināvu valodu? Viņi visi nāk no Zviedru augstskolas, vai Ziemeļvalsts ģimnāzijas? Mums ir vēl kultūras akadēmija, tur vēl ir cilvēki. Bet ir tā, ka, piemēram, es personīgi, mums bija tā saucamās valodu akadēmijas. Viņi savāc, viņi tev iemāca 3 mēnešu laikā valodu. Ok. Jums pašiem iekšēji tāda valodu akadēmija? Jā. Tad rekrutēšana notiek uz bāzes tādas, ka 3 mēnešus tu mācies tikai un vienīgi valodu, tad tu sāc strādāt. Ok, un tad tās valodas norvēģu, zviedru, dāņu? Mēs koncentrējamies vairāk uz norvēģu. Jā, bet mums arī bija dāņu. Es atvainojos ne dāņu, bet Zviedru akadēmijas. Tā mums. Un tā ir normāla praksa, to taisa arī DNB. Viņi arī apmāca, viņiem ir valodas akadēmijas, jo tu nevari dabūt tik daudz cilvēku tirgu. Ar to tu viņiem apmāci valodu, un tad tu piemāci viņiem IT prasmes. Jā, tagad es arī saprotu, kāpēc tas rekrutēšanas process ir tik smagnējs un kāpēc viņam ir jābūt ļoti precīzi izstrādātam, uzlabotam, lai tu praktiski no nulītes dabūtu līdz 100 pēc iespējas ātrāk. Bet profils īstenībā ir ļoti daudz lāciešu, kas atgriežas no Norvēģijas. Jā, un tad viņi atrod šeit darbu. Patiesībā, jā, darbinieki, cilvēki, kas strādā Norvēģijā, piemēram, viņi ir ļoti vērtīgi Latvijā tieši šādās nozarēs. Jā. Kur tā kā mums ir diezgan plašs profils, un mums ir daži native, kas ir atbraukuši no Skandinavijas un dzīvo šeit. Ok, atgriezīsimies pie tava amata, kā nepārtrauktu uzlabojumu vadītājs. Vēl jau stream mapping, ja tu esi ar ēnošanu un ar 5K un fishbone un visām šīm metodēm ticis līdz saknei, un tagad tev jāsāk būvēt jauns process, sanāk? Labāks process? Lielākoties, jā. Jo lielākoties vai tie procesi, kuriem man ir jāstrādā, vai viņi ir tik slikti, ka tur ir jāsāk vienkārši no nulles, vai viņš neeksistē vienkārši. Un tev jāizdomā jauns process. Tas ir lielākoties. Tā kā, ja mēs runājam par tam klasiskiem tādiem maziem uzlabojumiem vai ne tie fine-tune, tā nav mana ikdiena. Man parasti ir jāsagrā. Tu esi būvētājs, nevis remontētājs. Jā, tad man ir lielākoties jātransformē. Dažreiz ļoti liela procesa. Un kā tu to dari? Kā tu būvē šos jaunos procesus? Es izmantoju Lean nevis DMAC, bet DMA2, kas ir tieši balstīts uz jauniem procesu izveidošanu. Pastāsti par šo metodi. Ja kāds, kurš klausās, nezin, pastāsti, kā šī metode strādā. Viņa līdzīgi, tu sāc definēt, ko tu gribi no tā procesa dabūt. Ja? Tas tā kā principā vīzija, ja? Kam šim procesam vajadzētu, kā viņu strādāt. Tad tu savāc dažādas atsauksmes, tu savāc tos voice of customers, voice of process, voice of technology un vispārēj. Tad tu mēģini salikt to visu kopā. Tad tu mapo
kā viņš varētu izskatīties. Zīmē klucīšus? Jā, principā burtiski zīmē klucīšus, kur iesaistās, kur ir kaut kādi handoveri, un tad tu mēģini uzbūvēt ar minimāliem kaut kādiem handoveriem, ar labāku flow, kādu tu vari. Protams, tu pēc tam viņu vari uzlabot. Bet šajā procesā tu iesaisti tos cilvēkus, kas tajā procesā būs. Te ir tās tavas komandas, kuras tu savāc, pēc tam izjauc, tātad tu ar šīm komandām kopā uzradi. Un tad es viņam nododu, ka viņi ir owneri un ka viņi turpina strādāt ar šo procesu. Tālāk uzlabojot viņu vai kaut kādā veidā fine-tunojot. Tā kā tas ir tas, bet lielākoties man īstenībā ir tāds es nevaru pateikt, ka ir kaut kāda viena noteikta metodoloģija, pie kā es pieturos, kad man kaut kas jauns jāveido, jo dažreiz ir pilnīgi un absolūti nestandarta risinājumi, kur tu vispār nesaproti, kas tev ir jāizdara. Pieņemsim, ir tie gadījumi, kad mēs standartizējam, kā komandas vispār strādā. Kā viņiem vajadzētu strādāt, lai tas iekļaujas arī kaut kādā globālā kontekstā, lielākā standartizācijā. Un tā tev ir vienkārši jāskatās, kas tur vispār notiek, jāmēģina saprast pēc iespējas. Un tad, protams, runā ar viņiem, analizē, intervē, tos cilvēkus skaties procesu, kaut kādas metrikas, un tad tālāk tev palīdzēs kāda metodoloģija. Tev pašam ir jāizdomā. Kā? Tā kā tu vari apskatīties kaut kādus rīkus, tu vari apskatīties kaut kādas metodoloģijas, bet tev pašam ir jāizdomā, kā tas izskatīsies. Jo neviena metodoloģija beigās nepateiks, kā tam ir jāizskatās. Un tad tev ir jādomā pašam. Labi, tu esi uztaisījis šo metodi kopā ar savu klientu, un tad tu viņu atdod šai komandai kā owneriem. Ja ir šis plan, do, check, act, ja ir nepieciešami uzlabojumi šajā procesā, viņi paši ar to tiek galā, vai tu ej palīgā arī uzlabot šos procesus? Jau, kas ir it kā gatavi, bet vienmēr būs tā, ka kaut kas... Tev ir pietiekami labi, viņu ir jānodot. Tā ir, man liekas, arī problēma vispār, kad mēs runājam par to uzlabojumu kultūru, ka ir tas lean eksperts, viņam iedod procesu, viņš uzlabo, skrien tālāk. Un te ir svarīgi noinkurēt to procesu, lai cilvēki paši tiešām saprot, ka nav tā, ka tu esi kā eksperts atnāc, pateici, šitā ir jāizskatās, visi saka jā, un beigās aiziet prom, pēc mēneša atnāc, process nestrādā, viņš ir pilnīgi sabrucis. Un līdz ar to ir jāpavada diezgan labs laiks, lai tu viņus tiešām atdot. Tas special care periodu uztaisīt, satikties ar viņiem, pārunāt, kas viņiem strādā, kas viņi nestrādā, kādi viņi paši uzlabojumi redz. Un pakāpeniski atdot to ownership viņiem. Bet kādam vienam cilvēkam tajā komandā, nevis vienkārši 10 cilvēki tagad atbild par šo procesu? Nē, tur ir noteikti kādam vienam, diviem, kas atbild par to, lai viens otru var aizstāt. Parasti 1-2 ir tie, kuri. Un tad tu viņiem atdod to sistēmu, un tad tu saki, ok, tagad jūs paši. Cik gadus tu esi kā nepārtraukt uzlabojumu vadītājs tieši? No 2023. gada laikam, ne? Jā. Un 2 gadi? Cik daudz projektus tu šādi esi izvedis caur 2 gadu laikā? Es nezinu. Tad ir daudz, ja tu nevari tā pateikt. 2. Jā, tas ir daudz projekti. Un cik tev tas tāds viens projekts ilgi iet no 0 līdz? Šobrīd man jau projekts iet 1,5 gadu. Viens lielais projekts. Un tad tev ir vairāki paralēli droši vien, kurus tu... Un tas ir vienkārši viens milzīgs projekts, kuram ir ļoti daudz paralēlas plūsmas. Ļoti daudz komandas, ar kurām jāstrādā un tam līdzīgi. Bet tev ir jāstrādā ne tikai ar Latvijas komandu, tev ir jāstrādā arī citu valstu komandām. Kā tu tiec galā tu taču nebrauc katru reizi, tu attālināti to visu organizē? Lielākos tiesi jā, bet es arī braucu. Es arī braucu, jo sākotnējā posmā man ir jāpazīstas ar to komandu, man jāsaprot, kā viņi izskatās, ko viņi dara, un tas ir stipri efektīvāk. Tas, to, ko es varu izdarīt, teiksim, 3-4 dienu laikā ar viņiem strādāja, tas būtu attālināti kaut kādi 2 mēneši, 1,5 mēnesis. Ok. Un kuras valstis tev ir? Man ir Zviedrija, Somija,
Indija, Čehija, Latvija, Norvēģija. Vai tev braucot, tu iekāp lidmašīnā, es tev braucu? Es esmu Lindena, uz Indijas nelidoju, es pateicu, ka es nelidošu. Bet, braucot uz citām valstīm, uz kurām tu brauc, vai tev ir, tu redzi kaut kādas atšķirības tīri kultūrā, kā tev ir jāstrādā ar tām komandām? Jā. Varbūt vari pateikt, ja tu drīksti teikt, kādas ir tās atšķirības, ko tu esi sapratis, piemēram, mēs un Zviedri. Jā, viņi lielākoties ļoti grūti iet uz konfliktu, un viņam nav pieņems tā, kad atnāc un pasaka, šis tev nestrādā. Šis tev nestrādā, vai šis tev nestrādā, tev viņš ir jāuzlabo. Viņi, tu nevari tā vienkārši teikt. Viņi tā kā sadzīvo ar to, kas nestrādā? Viņiem vienkārši grūti iziet uz konfliktu. Viņam nav tā mentalitāte, kas tā kā iet uz konfliktu. Līdz ar to viņi visa tā saruna, viņi ir ļoti tāda slēpta. Pieņemsim. Viņi tev nepastāstīs, kas viņiem sāp. Jā, tev ir jāsaprot, ko viņi īsti saka, jo pieņemsim, viņi saka, tu pasaki, šitā būtu jāuzlabo. Ko tu domā? Saka, man ļoti patīk, bet mēs varam, un tas bet īstenībā nav vienkārši bet, kā mēs uztvertu to, bet vajadzētu tur izdarīt. Ok, labi. Viņam tas ir, wow, tavs plāns vispār nestrādā. Es saprotu, ka viss, ko tu piedāvā īstenībā, ir super slikti ar to mazo bet. Pieņemsim, strādājot ar Čehiem, kas man bija pārsteigums, ir tas, ka viņam tas vadības stils ir stipri autoritīvāks nekā pat pie mums. Jā, tad viņam ir vadītājs, ja vadītājs pasaka, tu izdari. Un tad ir Indija, kur vadītājs pasaka, tu pat nejautā, tu dari. Okay. Tā kā Tur ir pavisam citādāk tā kultūra. Norvēģija ir tāda, ka nulles stresa līmenis, viss vienmēr kārtībā. Ja pat viss deg ir fine. Un tagad tu redzot citas komandas, ko tu vari pateikt par latviešiem, kas ir mūsu stiprās puses un kas ir mūsu vājās puses? Mēs esam super klusi. Nekad nerunājam par problēmām. Atklāti. Es nezinu, kāpēc. Mēs runājam aiz durvīm. Jā, varbūt tā ir. Varbūt mūsu vadītāji nav izveidojuši to kaut kādu psiholoģisku drošu vidi, ka tu vari runāt, vai ne? Bet pat, ja it kā tā vide ir ok, tad tāpat, tev ir jāvalk ārā. Tev ir ļoti brutāli jāvalk ārā, ko tad tas cilvēks domā. Tev ir jāsaž jārunā, līdz viņš tev sāks kaut ko teikt, ka īstenībā es domāju, ka šis nestrādā. Bet tādā pašā laikā Latvijā, pieņemsim, katrā valstī, katrā lokācijā ir tie, lai kur tu aizbrauc, ir cilvēki, kas grib kaut ko uzlabot. Vai tie būtu produkcijas vadītāji, vai tie būtu līderi un tam līdzīgi. Ir tie cilvēki. Lielākā daļa masas jebkurā gadījumā nav. Viņi tā kā pavilksies līdzi, ja kaut kas notiks, bet viņi nebūs tie iniciētāji. Bet viņi ir jebkurā valstī. Un ir labi darbinieki. Klau, bet tev izklausās, tev ir ļoti liela autonomija, pareizi? Jā, man ir absolūta brīvība. Bet kas ir tavs vadītājs? Kā tu savam vadītājam tiešiem atskaities, vai kas ir tavi KPI? Man nav tāda. Mans KPIs ir izveidot šo pabeigtu transformāciju. Principā man ir, pieņemsim, tur ir tas iniciatīva vai projekts, vai savs viņi kā grib, un viņiem ir noteikti tur kaut kādi termiņi, datumi un kaut kādi efektivitātes rādītāji, ko mums vajadzētu sasniegt. Un tas arī viss. Galu galā tev ir jāspanāk tas, lai tas process ir īsāks droši vien, īsāku laiku, mazāk resursu, apmierinātāks klients. Jā, bet lielākoties mēs vienkārši strādājam uz to, ka man vienkārši tev iedod salauztu visu kaut ko un saka, salabo, izdomā kā,
atnāc pie maniem, pēc tam parunās. Ko tu varētu teikt uzņēmumiem, kuriem nav šāda amata kā tavs amats, kuros gadījumos tāds cilvēks kā tu ir super noderīgs uzņēmumā iekšienē? Es domāju, pat ir tā, ka tas amats, kurā es esmu, viņš nav oficiāli bijis uzlikts, ka mēs būtu rekrutējuši to cilvēku, mēs gribam līni vai tur ekspertu vai kā tam līdzi. Es vienkārši tā kā sanāk, tu vienkārši izauc savu iniciatīvu. Un tad tu pierādi, tu pasaki, ka mēs varētu uzlabot šeit, un ka tu vari reāli sasniegt, parādīt tos rezultātus, tad tev dod vairāk. Un vairāk, un sarežģītāk, un augstāk līmeņi, un tam līdzīgi. Vai tāds cilvēks, es domāju, ka jebkurā uzņēmumā viņš vienkārši ir jāatrod. Kurš tad ir īstais tas, kas to var izdarīt? Jo vienmēr ir. Un tad tev viņš vienkārši ir jāatbalsta. Un tev šis vadības atbalsts ir tieši tajā, kad tu dod to autonomiju un pilnvaras, vai ne? Bet man arī ir atbildība par to visu. Jā. Bet ja tu saskaries ar tādu, es nezinu, kā IT joma, tas ir tāds intelektuāls darbs un liekas, ka tur cilvēki tiešām ir motivēti un saprot, kāpēc kaut kas notiek. Un ja tu saskaries ar tādu lielu pretestību, tad arī tur tev ir atbalsts, ka tu vari pateikt, tu vairs šodien te nestrādā, piemēram. Nē, tā es nevaru. Es varu ieteikt, ka šim cilvēkam nevajadzētu strādāt. Bet es nekad tā nedaru. Jo pirmkārt, ja kaut kas sabrūk, tev ir, man primāri ir tas skatīties uz to, kāpēc sistēma atļauj sabrukt. Kas no sistemātiskās puses bija nepareizi, ja tur komanda ir demotivēta. Ka viņi negrib, viņiem ir milzīga pretestība, kas notiek tur apakšā. Un pirmais, ko skaties, es nekad neskatos to cilvēku faktoru, vai tā bija vadības vaina, vai tur kaut kāda leadership. Pirmais, ko skaties, ir, kā tā sistēma ir uzbūvēta. Ja sistēma ir uzbūvēta slikti, un ir šis tas konveja likums, kad saka, sistēma būs uzbūvēta tikpat labi kā komunikācija, vai ne? Tas nozīmē, ja sistēma ir slikta, tad iekšējā komunikācija arī ir slikta. Un tad tu sāc skatīties, ko mēs tur varam uzlabot viņu. Un pretestība ir normāla, pretestība ir visu. Jo es arī neuzskatu pretestību par kaut ko sliktu. Es vairāk uzskatītu, ja man nebūtu pretestība, kaut kas nav ok. Jo, kā visi ir laimīgi, ja? Piemēram, Indijas variants. Pretestība 0. Jā, kas to zina, ko viņi domā, bet viņi vienkārši smaida un saka, ka viss ir labi. Klau, Līna grāmatā par līderību bija minēti dažas īpašības, kas būtu vajadzīgas tādam iekšējam Līna līderim. Un es dažas mēs izrunāsim, cik svarīgi tas ir un kā tu savā ikdienā to esi, cik tālu tu vari stāstīt, cik tu esi to pieredzējis, piemēram, prasme formulēt mērķus. Ļoti svarīgi. Ļoti būtiski. It īpaši, ka tu savāc komandu uz visu brīdi. Jā, uz kaut kādu, nezinu, laikam ilgākais, ko es esmu savācis komandu, bija gads. Jā, īsākais bija, laikam, mēnesis. Un tad tev ir ļoti skaidri viņam jānodot tos mērķus. Ļoti, ļoti, ļoti skaidri. Ko mēs darīsim, ideāli gadījumā, kā mēs to darīsim. Un viņu domas, kā mēs to varētu kopā izdarīt. Bet mērķis ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi noformulēt, ko mēs gribam šeit sasniegt. Prasme domāt sistemātiski, kā tu to saproti savā amatā un kur tev tas palīdz? Ļoti būtiski, ja tu runā par globāliem procesu uzlabojumiem. Ko mēs mēģinām izvairīties? Mēs mēģinām izvairīties no lokāliem. Kad mēs lokāli optimizējam, piemēram, kaut kādā vienā valstī, tikai viens process ir uzlabots. Un viņš var sagraut pārējos īstenībā, tāpēc, ka viņš vairs nav vienā plūsmā. Sistemātiskā domāšana ir abnormāli svarīga, ja tev ir
lielu projektu. Un tas ir tas pats, ko es teicu par to, ka kaut kas nobrūk sākumā, un to aizvēl līdz pašam. Kā tiek rekrutēt cilvēki, vai ne? Cik ilgu laiku tas aizņem. Tā ir tā sistemātiska domāšana, kur tu redz end to end. Un īpaši pieņemsim, kad man ir uzdevums pārstrukturēt komandu, lai viņi atbilst standartam, ja, un tur ir, 100 cilvēki. Bet tā sistemātiskā domāšana droši vien ir arī tajā, kā tu stāstīji. Tātad cilvēks, kurš atbild par mentoringu procesu, viņš ir savu darbu izdarījis, bet viņš nav padomājis, ko tas nozīmē tam atbalsta dienestam, ka tie cilvēki nav un atbalsts vienkārši bremzējās. Tā ir tā sistemātiskā domāšana, ka mēs uzlabojot mentoringu domājam, vai tas nesagraus supportu sistēmu. Nu, un pieņemsim, ka tev ir jāveido kaut kas jauns, kaut kāda jauna procesa. Tas ir vēl būtiskāk nekā uzlabojot viņu, jo tev ir jāsaprot, kur ir iesaistās pārējie tie stakeholderi no visām pusēm, kā tu to uzbūvēs. Pieņemsim man, kad jāstrādā ar komandām, kad man ir iedots, tā viņi strādā šobrīd. 1000 klienti, izmētāti, katrs dara kaut ko un tam līdzīgi, vai ne? Bet, it kā ir ok. Un tad tu varētu, es tev iedošu labāku piemēru. Kad mēs laidām šo transformācijas projektu, mūsu ideja bija mainīt, kā mēs strādājam ar klientu uz klientu pēc klienta, pēc klienta, pēc klienta. Vai ne? Tā bija mūsu hipotēze sākumā, ka mēs to mainīsim šādi. Kad es domāju, pārbaudīsim to hipotēzi, vai ne? Tas tās pārbaudīt, tad sāc vākt to klienta bāzi, un tad saprot, ka tev ir 1000 vai plus klienti, 3 mēneši, 200 gadi. Vai ne? Un tas nestrādā. Ja tev nebūtu sistemātiska domāšana, ja tu skatītos tikai uz kādu vienu komandu, kas strādā ar vienu klientu, būtu ok. Bet, kad tu saproti, ka ja tu gribi izveidot to sistēmu un izveidot tādā veidā, ka tu vari atrast pieeju, labāku pieeju, kā mēs to visu standartizēsim cauri visam šim globālam 450 darbiniekiem, tad tev ir jāskatās uz visu sistēmu kopā. Un tāpēc mēs veidojam to EZIZ analīzi, kas bija abnormāli milzīga. Man liekas, pirmo reizi vispār darījām, mēs apstījāmies visus rīkus, visus procesus, visas lomas, visus komandas, visus klientus, visus SLA, visu. Tā, lai man būtu tas landscapes, kad es varētu izdomāt, ok, ko mēs darīsim, kā mēs to darīsim, un kur es redzu kaut kādas kopīgas īpašības, un kur es redzu kaut kādas atšķirīgas īpašības, un kā mēs varēsim to visu sastandartizēt. Ok, te ir tas sistemātiskums. Problēma risināšanas prasmes. Jā, ļoti, ļoti svarīgi. Svarīgāk ir vispār definēt problēmu, un tad viņi risināt. Risināt pareizās problēmas, vai ne? Jā, un problēma risināšana kopsumā, man liekas, ir ļoti, ļoti būtiska. Un dažādos līmeņos. Mēs runājam arī par konfliktu, komandas risināšanu, kaut kādā komandas kontekstā problēma risināšana arī ļoti būtiska. Un principā, kas ir lean vai uzlabojumi, tas ir tas, kas nāk un iet risināt problēmas. Jā. Lielākoties par tādas problēmas, par kurām neviens negrib runāt. Tāpēc, principā, bez problēmu risināšanas ļoti grūti. Ļoti grūti. Un kas ir tavs tāds, triks vai kaut kāda metode, kā tu tiec ātri līdz problēmas risinājumam? Man nav tāda trika. Es nezinu. Es daudz domāju. Okay. Prasme domāt radoši. Radošums. Redz, es gribēju, tad, kad es pirms sarunas ar tevi gatavojos, domāju, jā, IT tāda ļoti robusta, loģiska vide, kur tas radošums, bet tu esi nācis no tādas mākslas pasaules, tev tas radošums droši vien nav svešs, bet droši vien tās neordinārās idejas ir baigi svarīgās, vai ne? It sevišķi, ja tu taisi jaunu procesu, tas viss ir radošs, vai ne? Tas ir radošs. Viņš ir būtisks, bet viņš ir mazliet citādāks. Ja mēs runājam tādā klasiskā izpratnē radošums, tur ir
mazliet citādāks nekā šeit ir tas racionālais, loģiskais, strukturētais radošums, kurš ir... Es sevi neuzskatu par superradošu cilvēku kā tādu. Tas radošums kā tāds, ka tev jānāk ar ekstraordināriem kaut kādiem out of the box risinājumiem, lai pieņemsim, kad mēs pārbaudām to hipotēzi, un mēs apstājamies, mums ir, es saku, 200 gadi. Jā, mēs tā turpināsim. Man pasaka, izdomā, kā mēs to varam izdarīt gada laikā. Un tad tu sēdi un tu domā, vai ne? Un, manuprāt, tas ir, kad ieslēdz tas radošanas, bet viņš ir ļoti disciplinēts, viņš ir ļoti racionāls, viņš ir ļoti strukturizēts. Un, manuprāt, no kurienes tas vismaz man nāk, ir, kad jo vairāk tu zini dažādas rīkus, metodoloģijas un tam līdzīgi, tad vairāk tu viņus sintezē, jo vairāk tev ir jaunas idejas, kā to izdarīt. Un, piemēram, mūsu risinājums, ar kuru es nācu klājā, bija, es sāku meklēt, kā mēs varam klasificēt, kādas ir kopīgas pazīmes. Un cik daudz tādas kopīgas normālas pazīmes mēs varam izveidot no tiem klientiem, no tām komandām. Un tad mēs nācām pie 4. Mums ir milzīgi klienti, mēs strādājam tikai ar milzīgi klienti. Mums ir mazi klienti ar super dažādiem servisiem. Mēs tos visus servisus saliksim kopā un izveidosim servisu orientētas komandas. Un tad mums ir klienti, kuri ir mazi, viņi ir daudz, bet viņi dara vienu to pašu. Tad mēs vienkārši pārbaudīsim, cik labi viņi ir salikt kopā. Bet šiem katram klientu segmentam šo servisu atbalsta procesu pielāgoja, jo viņi ir dažādi. Nevar ar lieliem klientiem strādāt tāpat kā ar maziem. Tu uzliec pamatprincipus, bet, protams, kas tur iekšēji darās, kādam klientiem ir atsevišķi tā IT vide, tam līdzīgi, bet lielākoties, jā. Tas ir no kurienes tas radošums nāk, bet... Un, protams, prasme komunicēt. Tu sākumā arī stāstīji, ka tas nebija tavs tā kā komandas vadīšana, komunikācija. Kā tu sevi uztrenēji to prasmi? Komunikācija šobrīd, man liekas, ir absolūti svarīga. Pie jebkurām pārmaiņām, pie jebkuriem uzlabojumiem arī. Šobrīd es redzu to komunikāciju kā vispār kā līmi, kas visu uztur. Un man liekas, ka ja es būtu sapratis to komunikācijas lomu, cik viņi ir svarīgi jau pašā sākumā, kas man būtu pateicis, uzlabojumi ir nice, bet zinu, ka tur ir cilvēki, kas strādā un kas viņi izdarīs, un tev viņš ir jānodod, jānokomunicē. Tā kā komunikācija ir absolūti svarīga. Kā es viņu trenēju? Es biju gājis uz Toastmasteriem, kas ir... kur tev iemāca runāt. Ja. Mums ir biedrība Latvijā, arī viņi ir pa pasauli, tie Toastmasteri. Tur ir viss kaut kāda izaicinājuma. Tu uzstājies publiskā Toastmasteri? Jā, Toastmasteri. Publiskā runa, tas ir viens, kas tev... Otrs, tu sāc pētīt tas komunikācijas veidus. Ja, un ir ļoti daudz... Piemēram, arī tā, kā tu strukturē savu stāstījumu, kā tu viņu nopārdod un tam līdzīgi. Bet, piemēram, ko es esmu sapratis strādājot pie pārmaiņām, vissvarīgākais ir pārliecināt cilvēkus, ka tas strādās. Ja, un tad, protams, tev ir jādara viss iespējams, lai tas tiešām strādā. Vai komunikācijas šajā izpētē tu arī aizgāji līdz tādām lietām kā cilvēku tipiem? Tu pētīji tur... vai tas ir sangvīniķis vai holēris, vai tur tagad ar šo tikai tā jārunā, ir cilvēki, kuriem vajadzīgas detaļas, ir cilvēki, kuriem detaļas vispār neinteresē, un vai tas arī... Nē, tik tālu es negāju, bet, protams, es zinu to teoriju, un ka ir ļoti daudz atšķirīgi, tāpat skārf, vai ne, status, kuram svarīgs, un tā, bet man liekas, tas, cik svarīga ir komunikācija un ka, ja tu tiešām labi komunicē un uzklausi cilvēku un tiešām runā ar viņu, ir stipri vieglāk kaut ko dabūt gatavu, nekā, ka tu iestājies tur pozā un saki, dari tā. Es arī ar šeit ir process,
dari tā. Es arī ar šo esmu iekritusi. Šis arī ir mans tāds neveiksmes stāsts. Tad, kad es nācu no IT nozares, aizgāju strādāt ražošanas nozarē, un man bija liels kultūras šoks, ka atnākot no IT nozares ražotnē, ka cilvēki pat nezina elementāras lietas, kā pievienot e-pastam pielikumu. Un es teicu, es par to vispār netaisos ar vienu runāt. Tas ir vienkārši jāmāk, bet tad es sapratu, ka man jānolaižās uz to līmeni, kur ir tie cilvēki un jāpalīdz viņiem un jākomunicē ar viņiem, jo citādāk es tādu ERP ieviešanu vispār tur nekad mūžā nedabūtu gatavu. Vislabākais, kas man iemācīja šo, ir mans bērns. Jā, viņam ir tūlīt būs 4 gadi. Viņam jau ir savs viedoklis. Viņu ir jāsarunā. Un tad tev ir 2 varianti. Tu vari tā kā brutāli uzspiest un pateikt, ģērbies, mēs braucam uz dārziņu. Vai arī tu sāc izmantot radošu. Kā tu to vari izdarīt? Pieņemsim arī, vai ne, slims bērns, viņiem ir jāiedzer tā zelts vai jāiepuš degunā. Katrs, kuram ir bērns, zina, ka tas ir vienkārši šausmas. Tur piespiest viņu ir absolūti grūti. Tu viņu turi, kā kopā ar sievu, mēģina iepilnāt viņam degunā vispār. Vai arī tev ir otrs variants? Es viņam saku, protams, tas varbūt nav labākais variants, kā to darīt, bet saka, redzi, šita ir tas klepu sīrups. Tas nav pāris klepu sīrups. Ja tu viņu iedzers, tu arī tur skries ātrāk. Viņš paņem iedzer visu. Nekāda konflikta, nekādas problēmas. Mēs esam atrisinājuši situāciju, rezultāts panākt. Vai ne? Es nesaku, ka tā kā. Jāvalo, jā. Tas ir pārmaiņu vadībā, ir tāda metode atkar, un tur arī viens no tādiem risinājumiem ir, ka ir viens tāds solis, kurā brīdī cilvēks saka, kas man no tā? Un ja tu dabūtu to, kas tev no tā, kāpēc viņš to nedarītu? Ja viņš neredzēs savu iegūmu, tad viņam būs tā grūtāk saprast, kāpēc viņam šīs pārmaiņas. Jā, un kad mēs pāris komunicējam vīziju par pārmaiņu un tam līdzīgi, mans paņēmies ir izmantot to head, heart, hands, ka tu paņem datus, tu paņem faktus, tu paņem emocijas. Un tad tu veido to stāstu. Un viens no tādiem man mīļākiem, kā tas ir tas speech, kur tu pastāsti, kur tu esi tagad, kādas ir problēmas, bet tu nedramatizē, tu pastāsti, kur tu esi, kā ir, un tad tu saki, kā varētu būt. Jā, un tad tu paņem emocionālo fonu, mēs esam pārdeguši, mēs strādājam par daudz virsmas, tas ir emocionāli. Nākotnē mums nevajag to darīt. Tad mums būs tur labāki rīki, labāki procesi, labāk tur šis un tas, un rezultāti un vispārējais. Un tad tu piedāvā 2 opcijas. Sākumā slikta opcija, kuras tu nemaz negrib nopārtāt, un tad tu piedāvā savēju opciju, kur saka, tā kā varam iet 2 ceļus, viens šeit, otrs šeit. Kur mēs iesim, tas ir, kā jūs varat izvēlēties. Tad loģiski, ka tā kā mēs varam neko nemainīt, vai arī mēs varam kaut ko mainīt. Jā. Un tad tu saki, ja mēs kaut ko mainām, tad mēs dabūnam to. Mēs neko nemainām. Labākā gadījumā mēs stagnējam. Labākajā gadījumā. Vai arī, ja mēs iesim pārmaiņām, tad tev rīt būs, kur strādāt. Tu dejo vēl? Nē. Tas arī, kā sāki IT jomā, tā arī vairs. Bet tev ir tā pieredze ar to izdegšanu. Kā tu šobrīd turi sevi formā, kā tu dabū to balansu, lai nebūtu vairs kaut kādi kritumi? Tu pats, tev ir jāpasaka, cik daudz tu strādās. Ka tu nestrādāsi. Labi, es negribu teikt, ka tu vispār nestrādāsi to overtime. Dažreiz tiešām ir būtiski, bet lai tas ir samērā ar to, cik tu vari izdarīt. Un noteikti nešaustīt sevi par to, ka es vēl varētu tur pabeigt kaut ko. Vai ne? Vai es varētu vēl vairāk izdarīt šeit. Nē, tu esi pietiekami labi nostrādājis. Tu zini, ka tu strādā uz to labāko, ar to ir ok. Vienkārši apstāties un paņemt pauzi. Zini, ka, man liekas, tā disciplīna, tas grafiks, ka tu tiešām struktūrēji, tev ir darbs un darbs beidzās.
5:00 un viss. Jā, un tad tu aiziek, dari kaut ko citu. Klau, pēdējais jautājums. Tad, kad mēs gatavojāmies šai intervijai, tu arī iesūtīji dažus savus jautājumus, par ko mēs gribētu parunāt. Un viens man likās, par šo mums jāparunā, jo kāpēc tu par to gribi runāt? Man interesē. Kādas ir šī brīža problēmas Latvijā un pasaulē saistībā ar pārāk lielu līderu pēdiņās skaitu? Kā tu to domāji? Tev liekas, ka šobrīd šis līderība ir tā kā uztaisīts kā tāds trends un produkts, ko var pārdot, un ir daudz fake līderu? Arī, bet es domāju, ka mums pēdējo gadu laikā, lai teiksim 10 gadu laikā, šo līderu lomu ir abnormāla inflācija. Mums ir ļoti daudz vadītāju lomas parādījuši pēdējo 10 gadu laikā. Komandas vadītājs, tur IT vadītājs. Un problēma ir tāda, ka ņemot vērā, ka viņi ir tik strauji aug, mums ir gandrīz neeksistējuši apmācības uz vadītājiem, kā viņiem būt par vadītāju. Jo parasti, kas notiek, ir, tu esi labs speciālists, varētu būt arī vadītājs, un tad tev iedod komandā. Bet tu neesi gatavs tam. Jā. Un parasti tā vadītāja ir kā nākamais karjeras solis izaugsmē. Es esmu speciālists, kur man iet, nav tāda, teiksim, dziļāka vēl speciālista. Tu esi tur, kur tu esi. Nākamais solis ir vadītājs. Jā, jā. Un lūdzu, tev problēma, kā tu tagad tādu risinātu? Apmācības. Bet kur? Tu Noteikti. Uzņēmumā iekšienē nevienmēr ir tā kompetence šos vadītājus radīt. Augstskolas, šīs apmācību kompānijas? Zini kā, es domāju, ka pirmkārt tev ir tiešām jāizvērtē, vai cilvēks ir derīgs vadītāja lomai. Un ar to es nedomāju, ka vai viņš tur super iedvesmo, vai viņam ir lieliska vīzija, vai viņš tur var panākt rezultātus. Es domāju, vai vairāk viņa tās rakstura īpašības un ko viņš dara, vai viņš ir nobriedis būt par vadītāju. Jo arī runājot par to līderību kā tādu, mums ir ļoti daudz tur tas īpašības, kas tiek bam. Jā, ne, tā pusdievam ir jābūt, vai ne? Tur empātija, klausīties, vizionārs, morāls, tur paraugs un viss. Viņš pa daudz. un jautājums ir ļoti vienkārši, vai šis cilvēks ir pietiekami atbildīgs, vai viņš tur prot risināt konfliktus, vai viņš prot risināt problēmas, un vai viņš vispār grib mācīties. Un tādi cilvēki jau nav daudz īstenībā, ja mēs tā runājam, kuri būtu emocionāli nobrieduši būt par vadītājiem, būt ar cilvēkiem un strādāt. Tāpēc es nekad, es nekad negribēju būt vadītājs, es nekad negribēju būt komandas vadītājs. Nekad. Man tas neinteresē, jo tas man noņemtu nost no tā, ar ko man patīk darboties. Ar plānošanu, stratēģiju, struktūrizēšanu. Tas ir tas, ko es gribu. Un bieži vien tā vadītā loma ir ļoti administratīva. Ļoti administratīva. Un tas nav tas, ko tu gribi. Vai ne? Un man liekas, arī daudziem cilvēkiem, kuri pieņem to jauno nākamo karjeras soli, kā komandas vadītājiem vai vispār vadītājiem, viņam nav izpratnes, ko tas nozīmē. Un nav apmācības. Jo ir... Ko esmu pamanījis, ļoti maz apmācības un ļoti daudz ideālu, kādam līderim ir jābūt. Un tad tas ir vēl trakāk, jo tas vēl var radīt vēl vairāk tādu toksisko vidi, kur tu nesaproti, ko tu dari, tev ir grūti, un tev vēl ir šādi tie ideāli, kurus tev ir jāsasniedz, un beigās ir depresija, izdegšana. Un vispārējais. Tas ir arī stāsts par mani, jo es uzņēmumā Moneo Latviju atnācu kā servisa daļas vadītāja, bet es gāju pie klientiem un viesu sistēmu, jo pirmkārt bija ļoti lieli izaicinoši projekti, un man bija tā kompetence to izdarīt. Un es sapratu, ka es gribu iet pie klientiem. Es gribu radīt klientiem tos procesus, kārtot, digitalizēt, un man tas vadītājas amats
es tur neredzēju to piepildījumu. Man tas gandarījums ir smaidīgie klienti. Jā. Un es atteicos no tā amata. Jā. Jā, jo mans tiešām tas drives ir tie klienti un klientu problēmu risināšana. Jo vienā brīdī, protams, man bija jautājums, ko tālāk. Un man arī piedāvāja vadīt komandu, bet Bet tas nenozīmē, ka tu savā amatā nevari būt kā līderis. Starp citu, man dažus raidījumus atpakaļ Henrijs Kaļs ieteica grāmatu Līderis bez titula, un te mēs arī runājam, ka tu kā cilvēks savā amatā, tev nav jābūt struktūrvienībā vadītāja lodziņā, lai tu būtu līderis savā jomā. Tu vienkārši ļoti labi dari savu darbu un esi līderis. Jā, nē, es absolūti tam piekrītu. Un atkal runājam par to, ka ir tāds mazliet paradoks, kuru es īsti nesaprotu, jo es arī runāju ar daudziem cilvēkiem par to, ka tev bijuši vadītāji apmācības, pirms tu kļūpi par vadītājiem. Nē. Un viens man vispār jautā, tu ir tādas? Es nemaz nezināju, vai ne? Un tas ir tas paradoks, mēs ļaujam cilvēkam kļūt par vadītāju, jo man neviens neļaut kļūt par līnu vadītāju, ja man nebūtu līnu prasmes. Ja man nebūtu certifikāti kaut kādi, vai es nepārzinātu kaut kādu konkrētu metodoloģiju, man teikt, mēs tev neņemsim. Ka tikmēr par vadītāju ir fine, ka mani paņem, jo pat ja man nav nekādas prasmes tur būt, vai es neesmu pierādījis savas prasmes tur būt. Un tas ir kaut kā ok. Un kaut arī, un tad mēs arī runājam par to, cik ļoti ir būtiski tā vadītā loma uz uzņēmumu, sniegumu, Protams, komandas un vispārē. Man liekas, ka šeit ir tas mazliet paradoks par to, ka mums ir ļoti daudz vadītāju, bet nezinu, ko dara. Klausies, paldies tev par sarunu. Bija super interesanti. Es daudz ko uzzināju. Es tagad uzzināju, kāda ir indieši, kāda ir zviedri un kāda ir latvieši. Un ne tikai to. Paldies tev, Timur, par šo. Paldies tev. Atā.